tiešām noķērām no Skotijas. No Skotijas, jā. Tieši atlidojis Jānis Bulovs no J-Fishing. Mums bija intervija pagājušā gadā, vai cilvēks, kurš nedzīvo Latvijā, dzīvo ārzemēs, bet radījis ir savu zīmolu ar oriģinālām lietām. Jā, kas izstāstīt, kā mēs runājam, tad, kad mēs vēl runājam, tie kāti vēl nebija pieejami, es teicu, ka izstrādāja ir tie, prototipi gatavi, un tagad viņi ir izrašami, un tagad viņi jau ir izstādē, cilvēki ir apsies un nopirkt. Ir baikās versija, kas ir paredzēta ar, baikās spolītēm. Un uztaisīt to unikālu garumu, lai viņš ir tāds stingrs un masīvs, un cilvēkiem patīk, un kā jau es tev teicu, ka mēs runājam pirmajā intervijā, kad viņš izceļās. Kad ir tā dzeltenā krāsa, kad tu redzi visus tos kātus, un bums, viņš piesaista aci, un viņš piesaista ar to klientūru. Ja jūs paskatāties pa gabalu, tad šajā krāsā fonā redz tikai vienu kātu. Tieši tā, un tāpēc tā doma bija, ja tu esi mazs zīmola radītājs, un tad jau jāizceļās ar kaut ko, tad es domāju, no ko tu var izcelties, kas ir savādāks. Tad es uztaisīju krāsu tādu, lai izcēs. Man bija... Bet ne jau tikai krāsa, viņa arī funkcionalitāte. Viņiem nav, viņi ir funkcionalitāte, tur ir aprakstīši internetā, viņi ir taisīti ar trīskāršoto tinumu. Ja pārstāsts kāds nāk vidēji no 2 tinumiem, tad šiem ir 3 līdz pat 4 tinumiem ir apkārt, lai viņi padarītu stingrāk, tā pašā laikā noturētu unikālo vieglo svaru. Kad tu paraudzīsi, redzēsi, jutīs, ka viņš ir ļoti, ļoti viegls priekš tā lieluma izmēra, viņam svars patiesi nav. Ja var salīdzināt ar, piemēram, kaut kādu citu kātu, kad tas svars ir diezgan atšķirs. Šis nebija labākais piemērs, bet bez nesalīdzinājuma. Jā, bez nesalīdzinājuma. Bet jā, kad veikals salīdzināt tie big bait kāti, lielām mēsmām ir tas, ko vēl mēs unikāli radījām, ko nav neviens uzņēmums radījis. Mēs vilkām zandarta pie metra atzīmīt kādu garumā, pie līdoka pie 1,25 m un saunu pie 1,65 m. Un ko es arī visiem esmu apsolījis, kas noķers zivi ar šo kātu un nofotografēs blakus metru zandartu, 1,25 m līdaka vai to, es pavelti nosūtīšu kādu dāvaniņu. Tas būs kaut kāda cepurīte, krekliņš, vai ko. Tagad, neviens cits uzņēmums to nepiedāvā. Principā, ja tu ķer lielas zivis, tad tev nevajag nemaz mērlēni. Nē. Un doma ir tāda, ka ja tu esi nopircis ar makšķeri, tu vari dabūt līdz 3 balvām par katru vienu zivs sugu, tu vari dabūt balviņus. Tas ir visu mūžu garumā. Tas nav gadā vai 2 gadu laikā. Katru reizi liela zivs nobildē blakām būs. Tad, kad mēs toreiz runājām, tu teici, ka tev tie produkti pa visu pasauli iet. Jā, sākās. Tas ir sākumiņš, mums ir Latvijas tirgus, mums ir nedaudz Skotijas, Anglijas tirgus, tas pats par sevīm, ir nedaudz Zviedrija un ir arī Īrija, kur pašlaik tirgojās. Un izaugām mēs pirmos arī paraugus esot uz Vāciju, lēnām, bet tas ir gada laikā, tas ir kopš mēs esam atvēršies, ir izaugs. Tev ražotnes jāpalielina. Jā, vispār, kad tos kāds izpērk, ka vakar daudz cilvēku, kas bija nopirkuši, man bija arī šeit vakar pienāca cilvēki, kas bija nopirkuši, un saka, man tas kāds ļoti patīk, tādā, bet uztaisi 2,40 m. Vai uztaisi 1,30 m. Jā, mums būs jauni modeļi, kas iznāks noteikti šī gada beigās. Būs 3 jauni modeļi vēl kādi, kas iznāks vēl ar savādākām krāsām. Noteikti būs kaut kas no violetas pilgt un tādā garā. Kur Latvijā cilvēki to var atrast? Es zinu, pie NGT, ja? Jā, mēs tagad kāti NGT vienīgā vieta Latvijā, ko var iegādāties. Un tad mums ir vēl, mēs sadarbojamies ar Ratabeits, un Ratabeits ir vairāk vizuļu, bet iespējams arī būs kāti arī. Viņi vēl nav paši izlēmuši, vai tas produkts viņi vēlas veiklā vai nē. Viņiem stendīši tur galā šodien ir, bet jā. Kāda cenu kategorija viņiem ir? Cenu kategorija, man liekas, ir līdz 150 eiro, tas ir maksimums, tas ir dārgākais, ja iesim augstāk. Bet vispār tautas klasu mēs mēģinām tos kāds pretvērt, lai jau kurš var atļauties. Kā es tagad teicu, lielākā tā makšķernieku grupa ir jaunieši, un es negribu to cenu, es gribu pietvērt viņu zemāk, cik iespējams. Tā kā, es neveicu viņiem nekādu lielu peļņu, tas ir ieguldījums laikā un lai cilvēki atļauties. Tu entuziasts esi, Es entuziasts, es to daru priekam, ne jau tā, un tas arī. Starp citu, ja jūs gribat, varat pieteikties, Jāni var atrast Facebookā, Instagramā, viņš arī gidē. Jā, es gidēju, šogad nogidēju vienu grupiņu, un pašlaik man ir iebukots kaut kas ir maija beigās, bet tā gidēšana, jā, lēnām un mierīgi. Ja kāds uzrakst un vajag pajautāt, es varu, bet tas man nav tā, ko es pamatdarbs, ko es daru.
vairāk ir prieka pēc, jā. Un gidēšana ir vairāk dalīšanās ar cilvēkiem par to notikumu, prieku un viņi noķer to zivu un ir pieredz to makšķeršanas prieku. Un bez kātiem ir arī māneklīši, jā. Zivtiņas, jā. Nu, šitas ir tas vispopulārākais, arī šī krāsa tieši Latvijā visvairāk aizgājas sarkanbalts-sarkanā. Jā. Cilvēkiem visvairāk viņi patīk, un tā ir tā vispirktākā. Man liekas, šis bija viens pēdējais ir palicis šodien šeit, viņas visas izpirka jau. Un tad no lielajiem, kas ir pirmais, ko es izgudroju, tos pirmais modelīts, kur ir aizgurē vēl projām ir man bilde ar to līda, ko es noķēru uz pirmā prototipu. Un tad, jā, un pēc tā, kad pirmajā dienā mēs izbraucām, noķērām to līdeku un sapratu, ka jā, nu jāpalaiž. Un tas bija pirmais prototips praktiski tāds. Un viņš nāk 9 krāsās, dažās svārds 110 grami un tāds lēni grimstošs un tāds viegli. Tā kā pasaka man blondam cilvēkam, uz lieliem mānekļiem ķer lielas zivis. Nu jā, praktiski tā ir, bet tas nevienmēr strādā. Ja godīgi pagājušajā sezonā man lielākās visas līdeks bija uz mazāko. Un te bija mazāks līdeks. Ja man bildēs likās, ka viņi ir mazāki, bet pastos viņš ir milzīgas. Jā, tāpēc kārtīgam lielam māneklim ar vai kārtīgi. Un tad, jā, un šogad vienīgo līdeku uz lielos noķēru šo mānekli īstenībā. Šitais tā kā pērčedišana. Jā, pērčedišana, jā, tā kā asaris man ir un man ir arī breksīts, kas viņiem nav šodien ir vai ir izpirts, es neredzu viņu plauktos vairāk. Bet mums ir arī breksīts, jā. Tagad ir 4 tipa mānekļi un šogad iznāks vēl šīm iznāks mazā baby version variants, jo cilvēki prasījuši daudz asariem ir. Tad iznāks 2 reizes mazāks, tāds maziņš, priekš asaru topē piemēros. Un būs arī jerkbaits. Ok, jā. Bet ja viņi grib tavā mājaslapā pasūtīt... Jā, viņi vēl ir pieejami mājaslapā, jā. Man sūta ar latviešu tagad kopš Latvijā, viņš ir pēc populārs, arī ir pasūtījumi mājaslapā no Latvijas un regulāri izsūta. Tā kā lūdzu, kaut kas jauns, kaut kas interesants, kaut kas savādāks. Jānis no Skotijas. Jā, labi, paldies jums, jā. Mēs atnācām pie Andrija. Viņš ir šausmīgi aizņemts. Es izlikšos, ka es pērku nazi, lai viņš izstāstītu par nažiem makšķerniekiem. Labdien, lielais loms! Labdien, skatītāji un makšķernieki! Kaut kādus, nezinu, ieteikumus, kādu nazi makšķerniekam obligāti vajag? Makšķerniekam, ja viņš ir makšķernieks, pirmkārt viņam vajag nerūsējuši nazi, tāpēc, ka saskarsme ar ūdeni, ar zivi, vajag, lai nerūsē. Ir tīpaši, ja tas nazis glabājās laivā, vēl jau vairāk. Nākamais, ja makšķernieks ir ne tikai ķer savam priekam, bet arī ņem to zivi priekš ēšanas un pagatavošanas, tad viens no neatņemamiem nažiem ir filējas nazis. Jo bez filējas naža mēs praktiski to zivtiņu filēju nenoņemsim. Jo zandartam, lasim un kādam asarim filēja pati garšīgākā. Otrs nazīts vajadzīgs ir zviņu tīrīšanai varbūt, vai zivs sagriešanai. Padod lūdzu man ar robiņiem nazīti. Speciāls nazīts makšķerniekam ar robiņiem. Tas nav zāģis, lai zāģētu kokus. Tas ir domāts speciāli, lai tīrītu zviņas. Tas nav arī kauliem? Nē, viņam tad vajag kauliem savādāk. Ir tīpaši asaris, zandarts, līdeka, kad ir pastāvējis laivā kādu zivs kādu brīdi un piekalt uz tā viena pusi tā zviņa, ar nazi grūti dabūt viņu nost. Ar rīvi uzreiz tas nonāk nost. Es zinu to, ka pēc normatīvu aktu prasībām tev laivā vispār principiāli jābūt nazim. Nu, tā kā dežūra nazim. Jā. Kādam tam ir jābūt? Ar ko? Tur nav noteikts, kādam jābūt, jo kāpēc Kādu tu ieteiktu? Es citreiz, kad braucu vienkārši makšķerēt, un prieka pēc man vienmēr līdzi saliekamais nazis. Viņš neaizņem vietu, viņš netraucē, un pie kaut kādas lietas nogriezt auklu, vai mazums tu iebrauc ar motoru tīklā kaut kādā apslēptā vai vecā, tad tu vari ar naža palīdzību atbrīvot dzenskruvu un turpināt braukt uz priekšu. Ideāli. Andrija Nāņens, naži visām dzīves situācijām.